Raidera Vaita kavā šodien simboli ir vislabāk redzami, viskaidrāk redzami. Un šajā video es vēlos jums parādīt arī citām kavām, kā izskatās šie dūži, un jūs pavērojiet un pajūtiet, jo ir tā, ka tie dūži runās vienmēr par idejām, par skaidru prātu, par intelektu, par komunikāciju, bet atšķirās tie simboli. Citur ir tādi maigāki viņi, citur viņi ir tādi ar lampiņām izkarināti, piemēram, ja? Kad apvies apkārt ir tas vainags ap to zobenu, ja? Tur tam arī ir nozīme, ja? Jo vainags ir tā kā simbols uzvarai, ka es uzvaru. Kronis, tas jau ir tāda karaliska apziņa, ka man ir, teiksim, arī kontrola pār savu prātu, ja? Citos attēlos ties kronis ir tā kā jau nošļuts uz leju, viņš nemaz nav tāds tā kā augšā pašā. Un ir arī attēli, kuros zobens ir uz leju. Es to interpretēju tā, ka tad, kad zobenu tur uz augšu, cilvēks ir gatavs rīkoties, ja? Tas ir tas vīrišķais princips, viņš ir gatavs iet pasaulē, viņš ir gatavs aizstāvēt, cīnīties par savu patiesību, ja? Strīdu laikos, tas varētu būt arī tā kā es zinu, kā pareizi ir, ja? Tā kā asprāts tāds, kas var nocirst, nogriezt, un negatīvā nozīmē tas var palikt tāds dogmātisks un jau tā kā uzspiedošs, kontrolējošs, es zinu labāk, ja? Tādā ziņā, bet savukārt uz leju vērsts, kā šajā attēlā ir redzams, ja? Viņš ir tāds maigāks, un viņa, tā kā varētu teikt, tā zināšana, viņa ir sazemēta. Tas nozīmē, ka es apzinos, ka man ir patiesība, un es zinu skaidri, kas ir tā patiesā patiesība. Prāts, principā, ir tāds ļoti interesants, jā, ar prātu ir jāstrādā, prātam ir jābūt arī uztverošam, un šis prāts, kas ir vērsts zobens uz leju, viņš ir tāds uztverošs un integrēts, tā ir tāda pieredze, gudrība, kas nāks ar pieredzi, ja? Un tā ir tāda klusā patiesība, kas pagaidīs, es zinu, bet man nav nekas jāpierāda, es neiešu tur cīnīties, jo es saprotu, tā ir tā sievišķā gudrība arī iespējams, ja? Negatīvā nozīmē tas būs tāds, tā kā tu pārāk daudz klusē, tu noklusē arī to, ko nevajag noklusēt, ja? Sievietēm tas ir ļoti, ļoti raksturīgs ar citu. Un šie virzieni uz leju vai uz augšu, jūs arī tā kā sāksiet likt kārtis, jūs vērojiet, kas ir tas, kas jums tā kā rezonē, kas ir tas simbols kārtīgi, ko tu ieraugi tieši tajā brīdī, jo man personīgi no savas pieredzes ir ļoti interesanti, ka es izvēlos te šito kaut, te to, jā, es ļauju vienkārši noticēt tam, ko man ķermenis saka, intuīcija saka, ja? Un tā intuīcija atvērsies ar praksi, tad, kad jūs liksiet reāli, jums būs kaut kādi piemēri, es sākumā vispārībā analizēju visu uz lapām, man ļoti patīk analizēt, izrakstīt, strukturēt, un mana tehnika, ko es esmu sapratusi, kas priekš manis strādā vislabāk, ir, ka es vislabāk izlikumu stājuši tad, kad es esmu viena pati, kad man netraucē citas enerģijas, kad man neuzdod vēl kaut kādus jautājumus, ja, tad es vislabāk redzu situāciju, bet tas ir mans, jā. Te katram ir citādāk, citam varbūt palīdzēs labāk, kad būs tas cilvēks blakus, jā, ka viņš jutīs to atbalstu. Tā,